trešā vieta pēc pirmā sacensību brauciena. Vakardien nācija kausā viņas bija otrā, zaudēja tikai Aidbergerai un Mačīnai no Vācijas, kuras pirmajā braucienā šeit piedzīvoja kritienu un līdz ar to sacensības neturpina. Un šobrīd divu braucienu sumbā robežniece Bogdanova ir priekšā par 0,04 sekundēm Upītei Kalumai. Sarūk gan šis pārsvars līdz 3 sekundes tūkstošdaļām. Robežniece Bogdanova joprojām ir priekšā. Redzam, ar diezgan daudz arī ar kājām nākas koriģēt šajā braucienā, bet joprojām izdodas atrauties no Upītes un Kalumas. Šeit ar tādiem nepārāk veiksmīgiem viļņiem izbrauc, bet šķiet beigās ir ļoti labi un beigās ir pirmais rezultāts. Robežniece Bogdanova šobrīd ir līderis, tas nozīmē viņām ir vismaz bronzas godalga un Upīte ar Kalumu šobrīd ir otrajā vietā, arī starp citu saglabājot vēl teorētiski izredzes arī tikt pie medaļas, un gal galā divām dalībniecēm arī veiksmīgi ir jāpabeidz šis sacensību brauciens, precizējot nevis divām dalībniecēm, bet divām ekipāžām. Un šobrīd robežnieces ar Bogdanovu uzrāda braucienā pie tam identiski rezultāti ar Upīti Kalumu, abām divām šīm Latvijas ekipāžām. Vienāds laiks otrajā sacensību braucienā un joprojām labāko rezultātu šajā braucienā uzrādījušas austrietes Egla Kipa, kurām pirmajā braucienā tikai 9. rezultāts, jo dažas no virāžām jau šļūts uz sāniem trasē bija piedzīvots kritiens.